Svētdien, 25. janvārī, Daugavpils aizvadīja kārtējo pirmās hokeja līgas spēli uz savu laukumu. Jāpiemina, ka mūsu komanda šajā spēlē piedalījās nepilnā sastāvā, jo slimības dēļ spēlē nevarēja piedalīties pārējie komandas spēlētāji. Bet neskatoties uz to, Daugavpils cīnījās. Pirmais periods pagāja bez iesistām ripām vārtos. Rezultāts bija atvērts spēles 32. minūtē, un to, diemžēl, paveica ne mūsu spēlētāji. Ripu iesit tukuma spēlētājs Elvis Kaimiņš, un paveic viņš to, kad viņa komanda spēlēja mazākumā. Trešajā periodā Kaimiņš iesit vēl vienu ripu arī tad, kad tukums spēlēja mazākumā. Bet jau pēc 4 sekundēm Anatolijs Leončiks samazināja rezultātu starpību. Vēl pēc dažām minūtēm Oļegs Nikiforovs izlīdzināja rezultātu. Bet neilgi līdz fināls vilpēja komandas tukums uzbrucējs Linards Kaktabulis iesit uzvaras ripu Denisa Kureles vārtos. Pusminūti līdz spēles beigām mūsu vārtsargs pameta savus vārtus, dodot iespēju iziet 6. laukuma spēlētājiem. Tomēr šīs gājiens nedeva gaidīto rezultātu. Spēle noslēdzās ar ciemiņu uzvaru 3-2. Nākamā spēle mūsu komandai notiks uz savu laukumu 1. februārī ar komandu Rīga 98. Svarīgā Schengeru volejbola līgas spēlē Daugavpils Universitāte nespēja atņemt punktus Polioras ozolniekiem, piekāpjoties 4 setos. Spēles pirmais sets pret saviem tiešiem konkurentiem par augstāku vietu turnīru tabulā aizritēja daugavpiliešu zīmē. Loģisks iznākums bija uzvara ar pārliecinošo 25-18. Diemžēl 2. un 3. setā sīkstā gaisotnē tika piedzīvoti zaudējumi ar 23-25 un 22-25. Kā izrādījās, vairāk spēku un meistarības bija ozolniekiem, bet 4. setā mājiniekus burtiski iznīcināja ar 25-13. Labā ziņa – Daugavpils Universitātes rindās var izcelt Vitāliju Cīni, kurš guva 20 punktus. Pretinieku komandā 18 punktus ieguva Gatis Augustāns. Sekojot turnīru tabulas datiem, līderi trīniekā ir Igaunijas klubu. Pirmo vietu ieņem TTU, 2. atrodas Selver Tallinn, bet 3. Bugbanka Tartu. Tālāk seko Pjarnu, RTU Robežsardze, Biolārs Jelgava, Polioras ozolnieki, Rakvere, Daugavpils Universitāte, Jarvama, ASK Kuldīga un noslēdz turnīru tabulu Danpower Voru. Nākamā spēle mūsu komandai 1. februārī notiks Jēkabpilī pret Polioras Jelgavu, bet Daugavpilī 7. februārī komanda DU spēlēs pret komandu ASK Kuldīga. Savā debija sezonā Latvijas telpu futbola virslīgā komanda BFC Daugavpils turpina uzvaru sēriju. Šoreiz savā laukumā mūsu komanda spēja apspēlēt RTU ar rezultātu 4-3. Pirmos 3 vārtus iesit mūsu spēlētāji. 9. spēles minūtē spēles rezultātu atklāja Jānis Radevičs, bet pēc 10 minūtēm 2. vārtus ieguva Vadims Atamaņuks. Bet jau pavisam drīz Jurijs Sokolovs panāca rezultātu 3-0. Pēc minūtes ciemiņi atspēlēja vienus vārtus. Tālāk RTU spēlētāji turpināja aktīvi spēlēt uzbrukumā ar BFC vārtiem. Un 2. puslaikā rezultāts bija izlīdzināts. Tomēr 37. spēles minūtē Jurijs Halimons iesit pēdējo bumbu RTU vārtos. Pēc turnīra tabulas čempionāta līderis Nikars 2. vietā, BFC Daugavpils 3. vietā RTU. Tālāk seko Raita, Raba, VTO Ventspils, Petrov un turnīra tabulu noslēdz Monars. Nākamā spēle mūsu komandai 28. janvārī notiks uz sava laukuma. Daugavpils gaida tikšanos ar līderiem. Spēles sākums 19:30. 2 dienu laikā, 23. un 24. janvārī, Daugavpilī notika bērnu jauniešu sporta skolas atklātās sacensības boksā. Sacensības notika 3 vecuma grupās – kadeti, juniori un jaunieši. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 100 sportisti no Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un, protams, arī Daugavpils komanda. Te ir jānorāda, ka visi atveda savus labākos sastāvus, kur ļāva sastādīt labu konkurenci cīņā par zelta medaļu mūsu sportistiem. Un neskatoties uz to, labāko rezultātu parādīja vietējie sportisti. Pirmo vietu ieguva Daugavpils un Daugavpils novada sportisti. Zelta medaļas ieguva Nikita Elksniņš, Nikita Šmakovs, Edgars Korzenevskis, Kirills Vasiljevs, Romualds Gribanovs, Ritvars Šuļga, Nikita Atrahimovičs, Evanders Servuts. Savus trenerus iepriecināja arī mūsu meitenes. Pirmo vietu sīvā cīņā ieguva Aleksandra Stehanovska-Slavska un Diana Matkeviča. Mūsu sporta skolas audzēkņiem laiks svinēšana nav, jo no 27. līdz 31. janvārim 1999. un 2000. gadā dzimušo bokseru Latvijas komanda ar treneri Vladislavu Sokolovu piedalīsies startautiskajā turnīrā Minskā, bet vecāki bērni piedalīsies sacensībās Mogilavā, kur visas cerības tiek liktas uz Evanderu Servutu. Papildus tam, no 6. līdz 8. martam Daugavpils Olimpiskajā centrā notiks Latvijas čempionāts starp pieaugušiem.